Labi, tad es iešu šādi. Leopold, tu atkal krāpies? Kur pazuda mans tornis? Tu taču to nometi uz grīdas, viltnieks. Saprati, ka tev nav cerību uzvarēt, jā? Lai spēle pagaida, izskatās, ka mums ir ciemiņi. Kāda šoreiz valsts? Aha, Latvija! Lizete, Luīze, Hugo. Sveiki, kā jums klājas, kā jūtaties? Ceru, ka izbaudāt svētku gaisotni. Skat, arī eglīte jau izrotāta un visādi gardumi sagatavoti. Varu iedomāties, cik pie jums ir labi un jautri. Tagad gan es degu nepacietībā apskatīt jūsu fotogrāfijas. Te jūs? Jūs nemaz nevar pazīt. Izskatās, ka jums bija ļoti aizraujošs brauciens. Žēl, ka brīvlaiks tik ātri paiet. Es lepojos ar jūsu sasniegumiem sportā. Redzu, ka jums patīk vasarīga atpūta pie dabas. Tiem, kas mīl dzīvniekus, ir laba sirds. Jums ir tik labestīgi un sirsnīgi smaidi. Cik gardi! Es arī tādu labprāt notiesātu. Kaut būtu vairāk tik priecīgu dienu, vai ne? Kas tad selfija? Ārā ir augsti? Kāpēc tu atvedi sesku? Pēc palīdzības vai ekskursijā? Šķiet, ka ar viņu viss ir kārtībā. Tātad tu vienkārši gribi viņam izrādīt māju. Un uz kurieni tu gribi aizvest savu draugu? Pavizināties liftā. Ceru, ka seskam patiks. Katrā ziņā vairāk kā pūcei, kur tu uzaicināji pagājušajā nedēļā. Putnam augstums taču nav nekāds brīnums. Lifts atrodas manā bibliotēkā. Tūlīt mēs ar jums uz turieni dosimies. Tikai nevis vizināties, bet pavisam cita iemesla dēļ. Man gan ir liela bibliotēka, vai ne? Un visas grāmatas šeit ir neparastas, brīnumainas. Tūlīt paņemšu jūsu grāmatu un visu par jums uzzināšu. Kvadroniņ, tu jau esi šeit? Malacis. Nu ko, te būs tavs uzdevums. Cik man ir attapīgs palīgs, mirklī atradīs plauktā to, kas vajadzīgs. Objekts nav atrasts, objekts nav atrasts. Savādi, varbūt es nepareizi ievadīju datus. Pamēģināšu vēlreiz. Objekts nav atrasts, objekts nav atrasts. Kāda neveiksme, kas gan varēja notikt ar jūsu grāmatu? Atcerējos,
Es taču nesen to biju paņēmis, lai paskatītos, un acīm redzot nenoliku vietā, kur gan tā varētu būt. Kas ir, Selfija? Kāpēc tu rādi man ķepu? Es sapratu, tu atgādini man par vāverīti ar savainoto ķepiņu. Es gāju pa koridoru ar grāmatu, un tu nāc man pretī kopā ar klibo vāverīti. Es uzreiz devos uz aptieku pēc cietinošās ziedes. Laikam tur arī atstāju grāmatu. Paldies par pavadienu, Selfija! Esmu tik priecīgs, ka grāmata atradās. Kvadroniņ, ieliec šo grāmatu senlaicīgajā brīnummērītājā, lūdzu. Labi, ka mīkli ir atrisinājusies. Savādāk es jau ļoti biju satraucies. Kad tik nenākas meklēt kaut ko nervos nomierinošu manā aptiekā. Skat, cik daudz viss kaut kā veselīgi un dziedinoši man šeit ir. Tā, kas tās par skaņām? Šķiet, ka kaut kas ir atgadījies dāvanu zālē. Skat, kur jūs esat uzrāpušies. Veltīgi, robots nekur nebrauks. Viņš pārvadā tikai iesaiņotās dāvanas. Lieniet ārā no tās piekabes, kamēr šis veiklais krāvējs nav satvēris vienu no jums un aizvedis uz iesaiņošanu. Lieliski! Robots atkal var pievērsties savam darbam, bet mēs beidzot iesim ieslēgt burvju ierīci, kas spēj ļoti precīzi novērtēt bērnu uzvedību un centību. Hei, draugi, ko jūs tur darāt? Gribat uzrāpties bēniņos, kāpiet lejā? Brīnummērītāji tur vairs nav. Es to pārvietoju uz veco rotaļlietu muzeju. Te tas ir mans brīnummērītājs. Es viņu notīrīju, ieļoju un nedaudz paremontēju. Tagad tam darbojas visas lampiņas un skan sava īpašā melodija. Šajā istabā man ir vēl daudz citu senu lietu. Paskatieties, kādas dāvanas es gādāju bērniem pirms daudziem gadiem. Vēl es šeit glabāju dažādus nieciņus. Piemēram, šādus. Bet tagad pie darba. Brīnummērītājs uzreiz izpētīs visu informāciju par pagājušo gadu, kur atrodam jūsu grāmatā, un paziņos, kāds būs jūsu novērtējums. Nu ko, ķeramies klāt! Lizete, tev ir 4 gadi. Sākas uzvedības pārbaude. Lieliski, gandrīz ideāla uzvedība. Uz slavu no manis. Tā, pārējām pie rezultātiem mācībās. Izcils rezultāts. Es tā lepojos ar taviem sasniegumiem mācībās. Kurš nākamais? Luīze, tev ir 7 gadi. Tūlīt uzzināsim, kāda bija tava uzvedība.
cipars 10. Lūk, tas ir rezultāts. Es tā lepojos ar tevi. Pārējām pie rezultātiem mācībās. Lielisks rezultāts. Tev ir tik daudz labu atzīmju šajā gadā. Es ar tevi lepojos. Nu ko, turpinām pārbaudi. Hugo, tev ir 7 gadi. Paskatīsimies, kā brīnummērītājs novērtēs tavus sasniegumus. Desmit balvas, visaugstākais rezultāts. Tu vari būt piemērs citiem. Tā, kas ir ar rezultātiem mācībās? Desmit balvas, izcils rezultāts. Es tā lepojos ar taviem sasniegumiem mācībās. Tātad pārbaude ir beigusies. Laiks iziet pagalmā un paskatīties uz svētku salūtu. Kāds putenis! Neko nevar redzēt, ne ledus dārzu, ne bāberu mājiņu, kā mēs varam neieraudzīt arī mūsu salūtu. Puteni, putenīt, pierimsti uz brīdi. 1, 2, 3. Nu, pavisam cita lieta. Varam sākt. Lizete, Luīze, Hugo, mūsu tikšanās stunda būs galā. Atliek vien jums novēlēt daudz jautrības šajās svētku dienās un daudz spilgtu, priecīgu brīžu jaunajā gadā. Tagad gan man laiks pavizināties savās brīnumainajās ragavās. Tās tik ilgi ir stāvējušas bez darba. Gribu pārbaudīt, vai viss darbojas kā nākas. Drīz piepildīšu tās līdz malām ar dāvanām, un mēs trauksimies pāri kalniem un lejām, pāri pļavām un jūrām, lai iepriecinātu visus bērnus, kuri tic brīnumiem. Uz tikšanos!